Godātie kolēģi, es sākšu ar citātu no likumprojekta par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē un aicinu ikvienu no jums ieklausīties un aizdomāties par to, vai jūs spētu teikt šādus vārdus. Es, Jānis Tupenieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un kā latviešu, tā krievu valodas, kā vienīgās valsts valodas. Un tagad arī otrā versija, kura cerams, tāpat kā pirmā versija, ko tikko nolasīju, no šīs tribīnes skan pirmo un pēdējo reizi. Я, Янис Тупениекс, вступая в должность депутата Сайма, перед народом Латвии клянусь быть верным Латвии, укреплять ее суверенитете как латышский, так и русский языка, как единственный государственный языка. Es šāds zvērstu nekad nevarētu nodot, un ceru, ka tas nebūs jādara arī nevienam no jums. Jo Latvijā ir un būs tikai viena valsts valoda – latviešu. Jautājums ir vairāk nekā absurds, un diemžēl jāatzīst, ka mūsu kaimiņvalsts Igaunija kārtējo reizi ir mums solīta priekšā, jo vienkārši nezinu kādas auklēšanas. Šāds jautājums dienas kārtībā vienkārši nav. Gan Igaunijas prezidents, gan sabiedrība var nebaidoties izteikt savu viedokli par krievu valodu, pilnībā izslēdzot, ka tā varētu kļūt par otru valsts valodu. Un jautājums par piedalīšanos vai nepiedalīšanos referendumā vispār ir liekas. Ikvienam latvietim ir jāiet un jāpauž savu nostāju balsot pret krievu valodu kā otru valsts valodu. Paldies! Paldies Upeniekam!